Шановні колеги народні депутати, сьогодні маємо честь вперше приймати в українському парламенті пані спікера Сейми Латвійської Республіки Дайгу Меерінію, відданого друга і надійного союзника України. Вельмишановна пані спікер, глибоко вдячні за неоціненну політичну підтримку, яку Сейма Латвії послідовно надає нашій державі. Я хочу щиро подякувати за це вам і вашим попередникам, присутні у цій залі Інарі Муріньєце і ще одному великому другові України Едвардсу Смілсену. Латвійський парламент один з перших засудив повномасштабне вторгнення Російської Федерації, визнав злочини Російської Федерації в Україні геноцидом, проголосив Росію державою, яка підтримує тероризм, закликав притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Україні, а також звернувся до світової спільноти із закликом забезпечити повернення в Україну незаконно переміщених до Росії та Білорусі українських дітей. Ми вдячні Латвії за надання гуманітарної допомоги, за прийом наших співвітчизників, за підтримку української енергетичної інфраструктури в умовах постійних російських обстрілів. Україна високо цінує послідовну підтримку Латвії членства України в ЄС і НАТО, а також лобійську роботу вашої держави серед партнерів. Україна вдячна за все. Шановні народні депутати, я маю велику честь і приємність запросити до трибуни і до слова спікера Сейми Латвійської Республіки Дайгу Меерінію. Прошу привітати. Шановний пані голово Верховної Ради України, шановні депутати, дорогі друзі, українці та українки. Ļoti atvainojos, runāšu latviski, bet esmu ļoti uztraukusies, neslēpšu par tādu godu. Šodien ar Saeimas delegāciju esmu šeit, lai paustu solidaritāti ar varonīgo Ukrainas tautu un apliecinātu spēcīgu un nelokāmu atbalstu Ukrainas suverenitātei. Mana sirds raud, apzinoties šīs sāpju pilnās savu vistuvāko zaudējumu asaras, kuras jau tik neskaitāmi ilgi moka Ukraiņu mātes un sievas. Ar šīm asarām tiek rakstīta Ukraiņu tautas nelokāmā cīņas spara un dzimtenes mīlestības, taču vienlaikus arī Krievijas asiņainās nežēlības vēsture. Šīs būs ārkārtīgi skumjas vēstures lapuses, kuras liks cienīt un noliegt galvu Ukraiņu tautas priekšā, mūsu bērniem un bērnu bērniem, un vienlaikus apzināties Krievijas patieso agresora seju. Latvijas tauta izjūt spēcīgu saikni ar Ukrainas tautu, tautas varonīgo cīņu par savu brīvību. Mēs pazīstam šo Krievijas nežēlīgo agresiju, jo latviešu tauta vēsturiski pati ir piedzīvojusi Krievijas zvērības mūsu pašu teritorijā. Civiliedzīvotāju spīdzināšana, izvarošana, iznīcināšana, piespiedu izsūtīšana. Šis viss jau mums ir bijis. Mēs redzam un saprotam, mēs jūtam jūs ar visu sirdi un dvēseli. Krievijas imperiālisms ir dzīvs, graujot, postot un nogalinot nevainīgus iedzīvotājus, kuri mīl savu dzimto zemi Ukrainu. Krievija grib iznīcināt pastāvošās tiesībās balstīto starptautisko kārtību un atgriezties pie lielvaru pasaules dalīšanas modeļa, kur valdītu nežēlīga un brutāla spēka tiesības. Ar noziedzīgu agresiju, ar zvērībām un brutalitāti Krievija grib liekt Ukrainas tautas brīvību, atņemt Ukrainai dzimteni.
Ukrainas cīņas spars kaujas laukā, un jūsu darbs šeit, parlamentā, ir apliecinājums Ukrainas valsts noturībai un nesalaužamajam gara spēkam, iepratīm gļēvajai Krievijas agresijai. Latvija ir un būs ar Ukrainu, līdz Krievijas agresija tiks padzīta no visas Ukrainas teritorijas. Mēs skaidri apzināmies, ka Ukrainas uzvara ir vienīgais ceļš uz drošības atjaunošanu Eiropā. Latvijas kopējais atbalsts Ukrainai 2 gados kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma pārsniedz 600 miljonus eiro. Pirms dažām dienām prezidenta Zelenska vizītes laikā Latvijā mēs izziņojām kārtējo militārā atbalsta sūtījumu, kas ietver artilērijas munīciju, haubicas, prettanku ieročus, pretgaisa aizsardzības raķetes un dronus. Mēs turpināsim apmācīt jūsu karavīrus. Mēs apzināmies, ka mums kopīgi jāspēj īstenot vēl ātrākas militāro spēju piegādes frontē. Nevis pakāpeniski audzēt militārās piegādes, šķietami meklējot lūzumu punktu frontē ar mazāko iespējamo ieguldījumu, bet nodrošinot Ukrainas aizstāvjiem visu nepieciešamo ātrai uzvarai. Ramsteins formāta ietveros Latvija uzņēmusies vadīt dronu koalīciju, kur sadarbībā ar Ukrainu un sabiedrotajiem vēlamies nozīmīgi kāpināt mūsu kopējās dronu ražošanas jaudas, vienlaikus maksimāli izmantojot Ukrainas līdzinējo kara pieredzi efektivitātes kāpināšanai. Mēs turpināsim militāro atbalstu, lai veicinātu ātrāku Ukrainas uzvaru. Mēs nekad nenogursim. Jo mēs tikpat skaidri mēs redzam Ukrainas drīzu pievienošanos Eiropas valstu saimei. Eiropadomes lēmums par iestāšanās sarunām ar Ukrainu nav tikai simbolisks solis. Tas mainīs Ukrainu un tas mainīs visu Eiropu. Jūsu varonības spēcīgais vilnis rezonē tālu ārpus Ukrainas robežām, liekot mums visiem no jauna novērtēt, ka brīvība un demokrātija sargājama katru dienu, ik mirkli, ik stundu. Tāpat pēc kara Ukrainas atzimšanas spēcīgais vilnis vēl vairāk stiprinās Eiropu militāri un ekonomiski. Mēs būsim jums blakus šajā ceļā. Papildus visai līdz šim sniegtajai palīdzībai, ko Latvija jau ir sniegusi un turpina sniegt, Saeima šogad uzsāks jaunu apmācības un pieredzes nodrošināšanas programmu, kas paredzēta tieši Verhovnas Radas administrācijai. Jūsu iestāšanās sarunas, tāpat kā savulaik Latvijas un citu valstu sarunu procesā, netrūkst grūtību un šķēršļu. Mūsu mērķis ir palīdzēt jums un mazināt šos šķēršļus. Mūsu ambīcija ir veidot jūsu iestāšanās sarunu ceļu līdzenāku, kā tas bija mums. Pēckara Eiropas drošības arhitektūrā viens no būtiskākajiem elementiem Ukrainas drošībai, bet arī visas Eiropas drošībai, ir Ukrainas dalība NATO. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt Ukrainas drošību ilgtermiņā un ievērojami stiprināt Eiropas atturēšanas un aizsardzības spējas. Ukraina vairs nepaliks drošības pelēkajā zonā, jo Krievijas agresijas draudi nebeigsies ar Krievijas sakaušanu Ukrainā. Krievijas impērijas sabrukšanas agonija var turpināties ļoti ilgi. Tā var būt postoša un asiņaina arī citām valstīm.
Tāpēc mums nepieciešama visaptveroša, ilgtermiņa pieeja, veidojot brīvas pasaules drošību pret Krievijas ļaunumu un zvērībām. Krievijas agresijas iegrožošanas politika sākas ar atziņu, ka šodien jau kāda Krievijas valsts instrumentu ietekme mūsu valstīs strādā kā agresijas ierocis. Vai tie būtu kiberuzbrukumi mūsu infrastruktūrai, vai tā būtu agresīva propaganda un dezinformācija, vai tā būtu nejauciet sportu ar politiku, agresoru dalība starptautiskā sporta sacensībās vai vienkārši Krievijas asiņainā nauda. Arī mūsu valstī jūsu varonība palīdzējusi izklīdināt ilūzijas miglu. Šķiet 2 aizvadīto gadu laikā, atbrīvojoties no padomju mantojuma un impēriskās ietekmes savā valstī, esam izdarījuši vairāk nekā kopš neatkarības atgūšanas. Pagājušā nedēļā Saeima atsavināja vienu no šādiem ietekmes simboliem pašā Rīgas centrā, Maskavas namu. Protams, mēs saprotam, Krievijai šādi soļi nepatīk, un Krievija jau apsolījusi spēcīgu atbildi. Līdzīgi soļi tiek spērti arī citur Eiropā un pasaulē. Krievijas aktīvi tiek identificēti un konfiscēti, un arī turpmāk mēs to darīsim mērķtiecīgi. Ar sabiedrotajiem strādāsim, lai tie tiktu izmantoti tieši Ukrainas rekonstrukcijai. Un Krievijas agresijas ieročiem turpmāk var būt tikai 2 ceļi – sekot Maskavas namam vai Maskavas kuģim. Godātie kolēģi, Krievijas atbildība neaprobežojas ar Krievijas aktīvu novirzīšanu Ukrainas infrastruktūras atjaunošanai. Mēs turpināsim neatlaidīgu darbu pie Krievijas ar industriālo vērienu pastrādāto kara noziegumu dokumentēšanas un iztiesāšanas. Īpašu uzmanību pievērsīsim nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanas jautājumam. Taču, lai nedodam ne mazāko ilūziju nākamajiem potenciāliem diktatoriem par iespēju uzspiest vēstures atkārtošanos, nepieciešams nodrošināt pilnu augstākās līderības atbildību par agresijas noziegumiem. Tas nav atriebības jautājums, bet gan absolūti nepieciešams solis, lai caur pilnu visu noziegumu izvērtēšanu un atbildības īstenošanu veidotu spēcīgu nākamās agresijas atturēšanu. Godātie kolēģi, mēs atbalstīsim Ukrainu militāri, lai veicinātu ātrāku Ukrainas uzvaru. Mēs atbalstīsim Ukrainu politiski, lai veicinātu ātrāku un ciešāku Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Mēs esam un būsim kopā ar Ukraiņu tautu, kā sabiedrotais, lai stiprinātu Ukraiņu cīņas garu. Es Ukrainas tautai novēlu, lai šīs šausmas, kuras izpaužas ar Krievijas nepiedodamās agresijas starpniecību, kļūst par vēsturi jau rīt. Par vēsturi, pret kuru Ukraiņu tautai atspērties ceļā uz spožu savas dzimtenes nākotni. Latvijas himnā ir iekļauti ikvienam latvietim zināmi vārdi, sirdī tuvi dzimtenes mīlestības vārdi. Dievs svētī Latviju, jo mēs patiesi mīlam savu dzimteni, un tās dēļ esam gatavi uz visu. Es zinu, ka arī Ukraiņu tautā mājo šāds nelokāms spēks un dzimtenes mīlestība, kas jums nesīs neapšaubām uzvaru. Tādēļ, lai vārdi Dievs svētī Ukrainu
ne tikai vairo Ukraiņu tautas spēku, bet arī nes mieru šai skaistajai zemei un ikvienās Ukraiņu mājās. Za vašu i našu svobodu. Slava Ukraini!